Spilgtas, rosīgas un neatlaidīgas. 7 saimnieces no visas Latvijas. Reiz jau iepazītas, viņas atkal ir gatavas pārstāvēt savu novadu un cīnīties par labākās saimnieces titulu. Latgali pārstāvēs Aglonas maizes cepēja Vija Kudiņa un Arendolas muižas saimniece Faimja Turlaja. Sandra Icaka viesības rīkos savā piemājas saimniecībā Zemgalē. Uz Vidzeme dosimies pie Brantu muižas saimnieces Ilzes Briedes. Brigita Puriņa mīlestību pasniegs Straupē. Bet Silvija Čurkste viesību galdu klās Madonas pusē. Savukārt kurzemniece Iveta Celkārte viešņas uzņems Bērzciemā. 7 īstas Latviju saimnieces. Esam Kurzemē, Rīgas līča piekrastē, kur starp jūru un Enguras ezeru atrodas Bērzciems. Te, zvejnieku sētā dieniņas, dzīvo un saimnieko atraktīvā Iveta Celkārte kopā ar vīru Oskaru, meitām Annemariju un Emīliju un opi Gunāru. Savu dzīvi un ikdienu Iveta ir pakārtojusi cēlam mērķim – turēt godā zvejnieka arodu, zvejnieka ciema tradīcijas un no paaudzes paaudzē mantotas zivju ēdienu receptes. Īsto Latviju saimnieču skatītāji Ivetu iepazina pirms gada, raidījuma 7. sezonā. Ir pagājis salīdzinoši maz laika, un arī iespaidi vēl tik svaigi, it kā viss būtu noticis vakar. Tik daudz labs vārds, tik daudz apsveikums, tik daudz uz visu iespējamo Facebookā, Messengerī, telefonā, uz ielas, sētā. Pilnīgi visur, kur vien var iedomāties, es visur cilvēki man teica tikai tos labos vārdus, kad dikt viņiem ir paticis, un kad viņi īstenībā neviens cilvēks, kas man kaut ko labi ir pateicis, nav izticis bez teikuma, ka viņi domā, ka es vinnēs. Viņa ir enerģiska, viņa ir simpātiska, viņa ir nenormāli strādīga. Un ja tu nebūsi strādīgs tajā jūras krastā, nekas te nesanāk. Lai viņai veicās pie šodien par viņu turavīkšķišus. Kārtīgi latviešu sieva. Tāda, ka viņa ir arī gana dziļa, gana tāda, man liekas, ļoti patriotiska. Tādai, kādai jābūt latviešu ģimenes galvenai saimniecei. Es sagaidu tādu ritīgu jautrību, protams, zivis visādos veidos. Un kopumā gribētos arī līdz jūrai aiziet. Es 2 lietas īstenībā gaidu. Es gaidu zivis visos ēdienos, pat varbūt desertā. Un es gaidu kaut kādu viņas aktieru spēli, ko es tā kā gribētu sagaidīt. Tas noteikti arī būs. Tas nav iespējams ar viņu, kā nebūs kaut kas tāds. Jūra krāts un vēji pūš. Viešņas, iebraucot Bērzciemā, vienojas dziesmā. Kāda bijusi tik tālredzīga un pārējām izdalījusi lapiņas ar dziesmas vārdiem no leģendārās kinofilmas Zvejnieka dēls. Ja šito lielo autobusu 2-stāvīgo. Zvejnieka dēls uz jūru pošas, menča krastā žēlī raud. Bangas ceļas, vētra brosas, nebrauc jūrā briesmas draud. Jūras marā, hi, hi, hi. Puiši kara, ha, ha, ha. Nē, šitas aizgāja garām, tas nebija īstais. Ko viņa zivis pārdod uz ielas. Iveta? Jā. Re, kur ir? Jā. Jā! Reku brauc, jau brauc. Es gaidu, nevar sagaidīt. Labdien! Satiksme ir noštapēta, cilvēks ir uz ceļa un mūs gaida un māja saka sveiki! Labdien! Jūs esat smuks šodien uzpucējušies. Es tāda kā tu, es arī gribu parādīt, ka man ir kvorbotkas gatis. Kvorbotkas tev ir visos galos, te kvorbotkas.
sazgņu tak tavu kā tev. Un zinteriņš. Un šitās ir jūras putas, un šitie ir viļņi. Vai tu feisti? Redz kā Smuks kā bājās. Es viņu vispār nesmuku neesmu redzējusi. Īsta lēdija. Jā, mums ir vetiši, tur viņai kārtām tie bruņķi un spices. Apdāvināta un apjūsmota, namamāte aicina viešņus dziļāk sētā, kur saimnieces gaida Ivetas ģimene, vīrs Oskars un abas jaunkundzes Anne Marija un Emīlija. Viņi šodien būs Ivetas lielākie palīgi un atbalsta komanda. Tā, uz kurien jūs ir atbraukuši? Pīvētas. Uz jūrkanti. Uz jūrkanti. Vēl. Ēst pie maniem ciemos vēl. Ir kāds variants? Nu, izklaidēties. Izklaidēties tā. Nebija mājas, ko darīt, atbrauc ciemos. Vienā sakot, es sapratu tā, kur jums likt, tur jūs brauc. Un es jums izteikšu tādu lietu, ka īstenībā jūs ir atbraukuši uz vissmukāko vietu uz pasauli, un šito vietu sauc par Bērstciemu. Un jūs manījāt, ka mums ir tā laime, kad tāpat kā jums lielākā daļa, visiem laikam jums ar tas ir, ka mums nav tā kā pilsētā, kas sastēlēti numuri, tie cipari, mums mājiņam vēl ir smuks vārdiši. Un tā man citreiz prasa, pa ko tad tie dieniņus? Un tā es vienmēr teicu tā, tie visi tie vieglākie dienas, kāds vispār cilvēkam mūžā var būt. Tādu mums te paiet. Un jūs jau redzat, ka es nav viens pats, jā? Man ir vesela brigāde, vesela blīca, jo jūs jau zināt, ka viens pats cilvēks neko prātīgi nevar. Ne uzrakt, ne norakt, ne iesēt, ne nopļaut. Vienu lietu var, zin ko var. Es jums izstāstu. Var tās smukus pucēties voto kā mēs. Un visiem tā feņa pa priekšu pagriozīties. Vienīgais, ko mēs varam pa vienam, jā? Un tāpēc man arī vesela brigāde. Man ir mans mīlečs, tas man ir Oskars īstais, jūs redz, jā? Man ir pašam savs Oskars. Viņš nav izgudrots, viņš man īstais. Un tādi man ir divas saimniecītes. Bet es tikai nekad dzīvē nevarēju iedomāties, ka tie saimnieces tik fiksam aug. Esi palicis viss tas mazākais pa to bāru, jā? Bet mums mājas vēl ir feins, man tēvs, mums opits vēl ir branks. Viņa ļoti, ļoti lepojas gan ar vīru, gan ar meitām, gan ar visiem saviem apkārtējiem cilvēkiem un arī ar dzimteni un ar saviem senčiem. Ļoti labi. Man ļoti patīk. Vai saimniecēm patiks arī Ivetas viesības? To uzzināsim vēlāk, kad viešņas būs nobaudījušas namamātes sarūpētos ēdienus un izteikušas savu vērtējumu par dieniņās pavadīto laiku. Bet tagad palūkosim, kā šai pusē svin un kā strādā. Latvijas zvejnieku ciemos rosīgākā diena ir jūlija 2. sestdiena, kad jūrciemos svin zvejnieku jeb jūras svētkus. Tad šurp plūst ļaužu straumes no visas Latvijas. Varētu jau domāt, ka zvejnieku sievai šī ir svētku un atpūtas diena, bet nekā. Iveta jau no paša rīta ir devusies uz netālo Enguri, lai zvejnieku svētku apmeklētājiem vārītu zivju zupu. Enguras tirgus plača pašā viducī, uz dzīvās uguns jau kūp zupas katls. Zvejnieku svētki vispār tie ir vēsturiski svētki, un kādreiz vecos laikos mums jau pirmkārt bija gan zvejnieki, gan kūģi, gan flota, gan puiši, gan zivs. Tagad viņi vairāks palikuši tā kā tādi jūras svētki. Feņi šodien labi kuras. Tikai beig nāk virsūči. Tā. Vēl man vajadzēs, zin, ko man vajadzētu sagriezt? Dilliņas. Smaržo feņi. Kā viņi smaržo tie dilliņas? Baigi labi. Bet tas jau ir tāds, kad es neraujās baigi, jo man tomēr, man tā sirds un mans darbs ir te. Un to, ko es varu iedot sēta, tā vidē es nevaru iedot nekur citur. Nu, tev bišķiņ jāpagaida, uz zupišu nav vēl. Uz pusdienu laikā ātrāk jau nav ko ēst, tik ātri zupišu no rīta. Tu jau tikko brokasti jau dabūji. Jā, es ir dabūjis, bet man jau tā jūsu zupiņa tik garšo. Nu, tad tev jānāk uz pusdienu laiku. Būs. Un jūs zivtiņš. Rojā zupišs nebūs. Jums jau pašiem savu zupu esot. Bet jūs zivtiņš. Zivīši, reku tur. Roku, re, mans smukais meitens. No jūsu rokām. Es varu iet nāc, es tev iedos. Šo paņem nosmetiet, pavelti šodien var ēst, par šito nav jāmaksā, reku paņem nosmetiet, un tad tu zinās, kāds zorts, ja tev neatmiņ noteikti. Bet es jau zinu, ka jums viss ir garšīgs. Jā, smeķīgs ir. Smeķīgs ir. Kamēr Iveta tirgus laukumā sarunājas ar cilvēkiem,
fotografējusi un vāra zupu, Enguras ielas jau ir ļaužu pilnas. Ir sācies zvejnieku svētku gājiens. Cilvēku upe plūst uz jūru kanti, kur paredzēts sagaidīt Neptūnu. Jūras valdnieku izkāpšana krastā allaži ir kupli apmeklēts zvejnieku svētku notikums. Un Ivetai šajā svētku sadaļā atvēlēta īpaša loma. Es kā vilnis savām krastām paklanos, es kā vilnis savām krastām pieglaužos, es kā vilnis tik pēc jūras ilgoju. Kas man citur tādu laimi? Pieju! Lai brauc! Viņam jau patīk, ka mēs dziedam! Brauc! Neptūn! Mēs tevi gaidījām! Labi, ka viņš nav noslīdis! Es tev stāstu, es no 5 jau tev gaidu. Jau no 5? Nu? Tā, Neptūns kā, lai mēs tev līdzam izkārt. Diktam tu ir nokavējies. Tu fiksa kusties tad ārā tagad. Neptūni! Kas man sagaidīšam? Prieks redzēt! Nu tad Neptūnā mēs varam tev paaicināt uz mūsu Alniņu parka estrādu. Labprāt, es to darīju. Viņa aizgāja tur. Viņa ies tagad iet, visi iet. Malači cilvēciņi, redzēja, kā viņi dziedāja, cilvēki bija nocietušies. Paņem jau tik uz rītos labākos, un ko tev lai te pārējie dara? Dabūja vismaz izdziedaties. Svētku dalībnieki ar Neptūnu priekšgalā dodas Enguras estrādes virzienā, bet Iveta atpakaļ uz tirgus placi. Laiks gribētājiem pasniegt zivju zupu. Diez kādi bija zvejnieku svētki senāk. Es atminu no bērnības. Stāsts jau bija pilnīgi citādīgs, jo pirmkārt jau tas ir zvejnieku ciems. Viss tas ost un tā flota un tie kuģi, cik kādreiz bija daudz. Tur bija kapteinis, katrā otrā ģimenē bija kapteiņi. Un tu jau gāji tādu godu. Ar puķiem, ar mējām gāji, lepni pacelt galvu. Un tā bija stadionā, es atminu, cik es varu atminēties, bet bija sacensības. Tie kolektīvi, tie darba kolektīvi sacentās. Bija viss striķi vilkšana, zābaku mešana, sporta spēlēm. Pirmkārt, zivs jau šausmīgi daudz tirgojās un ņēmās un viss. Es jau pat tāds mazs bērns neatminu visu to lielo firmu, bet es zinu, ka bija dikti bija tas tā jūras tēmiši gāja cauri, un tad tie kapteini gāja, tiem ordeņiem nokarinājušies, un viss bija, tie bija tādi ritīgi svētki. Lūdzu, nākošais, kādu smuku rindiņi ir? Sanāk, zupeši. Nauda nav jāmaksā pa vēl. Kad Engurē zupas katls ir tukšs, Iveta sēž uz mašīnā un laiž uz vēl vienu pie jūras ciemu, uz Roju, kur arī šodien svin zvejnieku svētkus. Tie rojnieki, viņi jau senam man zvanīja, ka viņi gribot, lai es aizbrauc pie viņiem ciemos. Tā roja bija paredzēts tā kā, es nezinu, kas viņiem bija kaut kāds zupu vārišanas festivāls vai zupu sacensības bija paredzēts. Bet viņš man zvanīja pāris dienu apakaļ, teica, ka nesot, kas vār to zupu. Kam lai es aizvedot kaut ko smeķīgu viņiem. Zupes viņiem nevāris. Bet tur būšot vēl viens saimnieks tā, kas viņiem vietējā. Un viņam būs kaut kas smeķīgs, man liekas, rojas austers. Zinu, ka es nesamūtu, austers vai tie gliemeži kaut kādi bija viņam. Enguros jau esi bijis kādu reizīt, bet uz rojas brauc pirmo reizi. Rojnieki grib redzēt. Pēc to televizoru kastu. Viņi saskatījās uz mani, viņi grib redzēt mani. Jā, viņi grib paskatīties, es jau varu aizbraukt. Galvenais, ka jau tālāk brauc, jau smukāk runā. Tas jau man tīk. Viņi jau vēl smukāk runā nekā mēs. Iedomājies, otru pusi man iesildīja. Bija atbraukuši speciāli priekš manīm, iesildīja un tā iznāca. Feini bija, man ritīgi patika. Ivetā nav manāms ne mazākais satraukums par uzstāšanos publikas priekšā, un šķiet, viņa izbauda katru mirkli, ko pavada uz skatuves. Arī sanākušie ir labvēlīgi, atvērti, un visu notiekošo uztver ar smaidu. No kurien jūs ir pateicis man? No kurien jūs ir? Bļauji! No Talsiem vēl? No Vēnspīlu vēl? No Kuldi
ir no Mērsrāga. No Rīga līdznieki arī sabrauc. Jūs laikam nenāk ne dansot, ne dziedāt, jūs nepaiet. Vēl. No Madova, no Ikšķivu. No Rūva, no Kauva. Kaut ko vajadzētu pastrādāt, lai kaut ko labu varētu dabūt. Man tagad vajadzēs, zin, ko man vajadzēs? Un es iesmēs, man vajadzētu, kādu, 10 vismaz. Tādu normālu, gruntīgu cilvēku, kas kaut ko uz to pasauli jēdz. Tu paskaties uz mani. Kā es ir uzpucējies, ja? Un ka es vēl paņem to tačku, ja? Un velkas un dzied, kā tad tu vari palikt vispārīgi nopietnas? Tā baigi jau pa pilnu neviens man neņem, es nezinu, ko viņi padomā, ja? Un tur jau ir tas lieta, kad esi noķēris to mirkli, kad tie cilvēki man ieraug un viņš saprot, kad es ir izkāpis bišķiņ tā kā no citu laikmetu, no vēstures grāmatu. Un man patīk tas. Nover nos, saver pa jaunu un smuki izretīni. Katram viens virbišs 7 reizes dienā klēst. Jā, ļoti labi, 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 labi! Jū! Un to es saprotu. Aplausi! Kā tas tiets palika? Ko man ofenderēja? Ja godīgi, tā man ir dāvana. Viņš nāk dabīgi. Man tik tīk cilvēki. Es cenšos kaut kā tos cilvēkus atvērt caur jokiem, caur humoru, caur labiem vārdiem, caur komplimentiem. Jo mēs jau latvieši ir tādi, ka mums ir šausmīgi grūti otram pateikt kaut ko labu, kad gabals, ka tik mums nenokrīt, ja? Zini, kā ir tādas lietas, ko tu īstenībā pat gribēdams nevar notēlot. Viņš tev vienkārši iekšā ir. Un tad, kad es aizietu publikas priekšā, tad man atnāk vaļā pilnīgi kaut kas vēl, kas man ikdienā nav. Un tā laikam ir pirmkārt tā cilvēka mīlestība, kas man ir iedots kā dāvana. Un otrs ir tas, kad man patīk tie cilvēki. Iveta vienmēr uzsver, ka ir zvejnieka sieva. Īsta zvejnieka. Viņas Oskars ir viens no retajiem, kas joprojām pārvarot dabas untumus un arī birokrātiskos šķēršļus, iet jūrā, met un velk tīklus un cer uz labu lomu. Oskaram tas ir asinīs, jo viņš ir zvejnieks 5. paudzē. Un vēl pirms pāris gadiem kopā ar Oskaru jūrā gāja arī Ivetas tētis Gunārs. Tagad Oskara uzticamais pārinieks ir Raibo. Mēs esam palikuši šausmīgi mazi. Jo jaunie praktiski aiz mums, ja mēs tā skatās, ciemā varbūt ir vēl pāris zvejniekiem, varbūt tie pāris puikas vēl būs tie, kas iet jūrā, ja? Kas vēl kaut ko, bet man jau liekas, ka mēs ir tādi, kas no to jūru līdz tam šķīvim, līdz tam pēdīgajiem, ja? Mēs ir pēdīgiem. Un tas vairs nav tik vienkārši, jo tas nav viegls darbs. Tas jūrā iešana, tā viss tā fīra, tā darīšana, tas nav viegli, jo pirmkārt jau tur zivs vairāk praktiski, vairāk nav nekā ir. Un tā, ka zvejnieks smējās, tā zvejniecība jau ir tāds hobijs. Jauniem jau ir jāpelna, viņiem jau ir jāstrādā. Un tā, ka bija tas mirklis, ka varēja, tad mums ir bišķiņi, mēs ir palēduši kaut ko garām tieši no valdības visiem tiem lēmumiem. Un, zini kā, jā, nav jau tie cilvēki. Tur jau tā lieta, ka nav jau tie puikas un nav tie jaunieši, kas vairāk vispār grib to darbu darīt. Tā kā man opicis saka, jā, viņš saka, jūra ir manas otrās mājas. Un pa priekš tev tas darbs ir jātīk, tev tā jūra jāmīl. Jo tā ir sirds, tā ir dvēsele un tas ir dzīvesveids. Tas nav bizness, tas ir dzīvesveids. Jā, ja tev patīk, tad tu iet un dari, jo tas nav vienkārši. Lai tu vispār iet jūrā, šodien šitais laikos oficiāli vajag šitādu mapu ar dokumāriem. Es nemūdu. Tur ir tā, ka tu nekad neko nezini. Kāds būs vējš, vai būs vējš, vai nebūs vējš.
Un tu nezini, tu iemet to tīklu, tu nezini, vai tu tiksi viņām pakaļ vai nē. Vecais vakar iemet, no rīta netika pakaļ. Nu, tā ir tāda lēna spēle. Un tikpat labi tu vari dabūt daudz zivs. Un tu ir priecīgs. Saimnieču viesību dienas priekšvakarā dieniņu virtuvē sākas rosība. Pēc iepriekš sastādīta plāna, kā pirmais ir jāpagatavo saldēdienas. Tas sastāvēs no 2 daļām – kēksiņiem un vasaras ogu saldējuma. Tā kā saldie Ivetes mājās ir meitu pārziņā un pērn raidījumā pasniegto kūku cepa Emīlija, šoreiz mammai talkā nāk Anne-Marija. Rītā mums būs ciemos te saimnieces, un mums māsiņa ir jāsariktē saldais. Mēs ap 2 šeptasies kopā. Mums būs tā, mēs taisīs, mums būs saldējums un šokolādes biskvīti keksiši. Es riktēs to saldējumu un tu tos keksiņus. Ja? Jā. Tā. Es taisīs tā, pa priekšu es paņemu saldo krējumiņu. Smuku šitas līst. Sakūs kopā ar kondensēto pienu. Un beigās es pieliku saldētas odziņas un saldētavā iekšā. Saldējuma receptē svarīgākais ir nepārkult saldo krējumu. Bet kā zināt, ka putu krējums ir sasniedzis vajadzīgo konsistenci? Ka labi stāv. Tieši tā. Galvenais nepārkult viņu, lai sviestā nesaiet. Viņš jāapgriež otrādi bļodā. Ja viņš nekrīt uz grīdas, tad viņš ir gatavs. Tā, kā tu taisīs? Es sapatošu kopā sviestiņu ar cukuriņu, tad pielikšu olas, miltus, kakao, sodu, ābolu etiķi. Es saku, bērnībā, zini, kā bija, ka man māmas taisīja kādreiz. Es mūžīgi domāju, kā pirkstu varētu tikt iekšā pasmeķēt to mīklu. Nu, nedrīkstēja jau. Un tad es apildīšu formiņās un pa vidu ielikšu šokolādes cepumiņu. Jā. Un tad tu pa virsu ar liesu, kā tu tur līdzi? Es vēl pa virsu vēl uzlikšu vēl mīklu un tad es ielikšu cepeškrāsnī. Un cik ilgi tu cepsi? 20 minūtes. Jā. Nu labi, sāks riktēties. Viesību dienas rītā dieniņās katram darāms savs darbs. Oskars ķidā kaltētas butes, Brunis vēro, bet Emīlijai uzdots nogriezt noziedējušos rožu ziedus. Šķiet, ik viena saimniece viesību dienā kā pirmo steidz klāt galdu, un Iveta nav izņēmums. Šitos es atminu no bērnības, šitie instrumenti, tie bija tāda goda. Tie nav nekur sagrābti pa pasauli, tie ir aniņām. Man viena vecmāmiņa ļoti agri nomirusi, mamma pavisam jauna bija, bet otra vecmāmiņa nomira, kad man bija 6 gadi. Un no babas Veras man ir palicis plecu lakats viņa saustais. Tad, kad man nav spēka, es uzsedzu viņu sev. Un tā kā it kā caur gadiem vecās mātes pieskāriens maniem pleciem, visas problēmas nokārtojas. Galds saklāts un jāķeras pie pirmā ēdiena. Savām viešņām Iveta nolēmusi pasniegt zivju zupu, bet tā nebūs parasta zivju zupa. Tā būs īpaša zivju zupa. Zivis Oskara pārziņā, bet Iveta dārzā plūc garšaugus, jo bez tiem nevar sanākt neviena zupa. Es dabūs lauru lapas zupiņām. Man ir pašam savs lauru kocišs. Un zini, ko no šitām? Viņam pilnīgi cik smāžas, cits smakviši tāds. Nu, daži tikai vajag, pilnīgi pietiek. Un jo viņi vairāk plēš, jo viņš labāk aug. Ies. Iveta nolēmusi vārīt kaltēto lestiņu zupu. Vai saimnieces maz zina, kas ir lestes? Jā, nu jāsaka. Droši vien kaut kas ar zivīm saistīts, bet zivis? Nav plekstis, nav zivis butes. Varbūt, tā kā liekas, ka plakats. Tas ir
kaltēto lestiņu zupišu. Man omiši kādreiz tā vārīja pa veclaiku modei. Tur iekšā saliksmēs visādas zaļumiņas no dārza. Mēs dabūju, jāsavār tagad ir buljoniši. Un man praktiski viss tur ir jau klāt. Šito pēdigo mēs ieliek vēl. Tā, un tāpēc tam mēs liks klāt rāceņus sagriezts, borkaņus. Un tā kā viņi būs gatavi, pusi no tiem rāceņiem mēs izņems ārā un mēs viņus saspaidīs ar sviestiņu. Un tā uzkuls, tā kā tā saštampas, tā kā tāda bizputriņa. Un tāpēc tam viņi ielaidīs iekšā un tad ieliks tās lestiņas, man ir izlupināts lestiņas. Un tā jūs redzēs, kas tur sanāks. Jā, tas ir sens vietējs receptišs, jo kādreiz jau redz nebija leduskaps. Un to tās lestas sakaltēja. Un viņas, redz, var ilgi glabāt. Viņas var ilgi veselu gadu un vēl pat vairāk istabas temperatūrā vai kaut kur bēniņos kādreiz pakarināja. Un ka vajadzēja tā vilka ārā. Un tad var vārīt zupiņu no viņa, tā kā mēs šodien dāru. Bet tad vēl var, kādreiz es atceros, man omiši darīja tā, kad izvārīja rāceņus. Un tagad tie rāceņi bija gatavi. Tad uzlika virsū tos lestiņus uz tiem garājiņiem, redz, smuki garājiņi nāk. Un tad uzlika vēl vāciņu pa virsmu. Un tā, kad nogriez to uguni nost, un tā, kad laiku paturēja, un tā viņi tā smuki uzpumpa. Un tad visi tie rāceņi smeķē pēc tām lestēm, tāds ritīgs, man tikti smeķē tāds kreftīgs ēdiens. Tas ir loģiski. Sublimēt nemācējās, saldētavu nebija. Tas ir tik loģiski. Visādus tos produktā saglabāšanas ķīmiju, eiropiskos uzlabotājus, uzbudinātājus, stimulatorus cilvēks nezināja. Tā arī saglabāja, tas ir tik loģiski. Tas bija pirmais konservēšanas veids. Jā. Šodien viesojamies Bērzciemā, zvejnieku sētā dieniņas pie atraktīvās Ivetas celkartes. Saimnieces jau ir ieradušās un gatavas sēsties pie galda, lai baudītu nama mātes sarūpēto maltīti. Tā viešņā būs jāvērtē, liekot atzīmes par katra pasniegtā ēdiena izskatu un garšu, viesību gaisotni un Ivetas viesmīlību. Tā saimniece, kura pēc visām viesībām būs ieguvusi visvairāk punktu, saņems galveno balvu no Latvijas televīzijas. Un te jau nāk šīs dienas saimniece Iveta, bet terīnē kaltēto bušu zupa, jeb lestiņu zupišs. Jau kā muišu kundze vai? Kāda kundze, saprot, te jau kamēr atnes apdziest jau. Šitas zupišs ir tāda recepte, kā man omiši kādreiz taisīja. Tas ir zupišs no kaltatām lestiņām. Tad tās ir reņģis, vai ne? Nē, leste, plekste. Jā, lestiņu zupišs. Nezināju. Un kādreiz omiši man šitādas taisīja. Tā nav tāda ikdienas zupa, ko teiksim, es ēdu, bet garšīga. Jā, un tas pamats jau tai zupai nekas jauns, bet kad tur ir iekšā tā bute, un ar kuru vēl arī tajā pašā laikā ir jātiek galā, jo viņa nav nemaz tā sadalīta tik smalki, kā varbūt citreiz ir kaut kādi gaļas gabali vai tur frikadeļu zupa, vai ne? Bet garša bija ļoti interesanta, neierasta, protams, un arī nekad tāds nebija ēsts. Klausies, kādas tagad zivis ir butes? Kas nāk krastā tagad? Kas nāk? Nekas nenāk. Jābrauc pakaļ, jā? Jābrauc pakaļ, jā? Zin kā, tā jūrā ir tā tur ir tā laiks un gadu laiks, un tagad par to karsto laiku nav ne lāga, ne reņa, ne brētliši, nekas, jo tā ir augstūdeņu dzīve. Un tā mēs tā kaut ko kādu lestiņu var dabūt. Tad bija, vispār asarišu laiks ir, bet katru gadu citādīgāk. Un citreiz ir tā, ka jābūt un nav. Un tu zini, ka tagad ir tas asaru laiks, vai tagad ir tas sīga laiks, vai tagad ir šitādam un tādam laikam jābūt. Un tu iemet un nav, un to tu nekad nezini, jā. Nē, zini kā, zvejniekam dzīve vispār ir atkarīgs no dāva. Tāpat kā jums, ja laukos, ja tas pats. Un tu nezini, kad pūtīs un kad iepūtīs un no kur puses iepūtīs, ja būs. Un es zināju, ka tādu zupu vārā, jo mēs bijām arī Igaunijā, un tajā salās viņi arī to pašu dara, un arī Ludzes Igauni saucami, viņi arī to pašu dara Latgalē. Jā. No kaltētām zivīm vārā, jā? Jā, zupu vārā, jā. Kamēr viešņas tukšo zupas šķīvjus, Oskars jau ķēries pie galvenā ēdiena.
sīgas. Tā ir lašveidīgā zivs, kaut kas līdzīgs forelei. Ivetes vīrs sīgas filejas apviļā miltos, tad iemērta sakultā olā un apcep no abām pusēm. Turpat līdzās arī atbalsta komanda. Tā, nu ies. Viens salats zortišs, otrs salats zortišs. Saimniecēm tiek pasniegts cepts sīdzišs ar kabačiem un rāceņiem. Es nezinu, nu jūs jau ir baigi kaut kā izredzēt, jā? Šodien jums ir trāpījies tāds zivu, kas jūra biežāk nav nekā ir. Un to sauc pa sīgu. Zinu, kas ir bute, kas ir lasis un kas ir menca no jūras tā kā zivīm, bet lai es tur pazītu tagad kuru katru, ne. Man vīrs nav makšķernieks. Es asari atpazīšu no līdakas, bet vārītas visas vienās garšīgas. Es saku, zivs ir garšīga. To zivu man vīrišķi cep. Kā tev veicās? Nē, Viņam bail bija, ka viņi nesaboja. jā, brīžam jau visādi gadās nesmējies nemaz. Kā es tevi saprotu, man tieši tāpatās ir. Ja man vēl nepatīk- Oskars pasniegtu pats, Tas būtu vispār. tad varbūt arī būtu ar kaut kādu vīrieša piegaršu. Bet tā sīga kā sīga, zivtiņa ļoti garšīga. Vīrieša roku pieskāriens te visur redzams. Sieviete tā kā Iveta plaukst bez vīrieša roku pieskāriena nemaz nebūtu tādā atplaukusi un sievišķīga. Nevar saprast to sāgu desertu atstāt vai kā pilnīgi bail griezt. Sīga vai piedod. Ilziņ, tev piedodams ir labi, ka tu nepateici rēņi. Sīga bija iespaidīga pa visu šķīvi. Iesākumā, varētu teikt, šķita, ka nezinu, vai varēšu veikt, bet bija tik garšīgi kā pēdām. Katrā gadījumā zivs bija labi uzcepta. Un es visu laiku sēdēju pie galda un domāju, vai es vispār to sīgu esmu kādreiz ēdusi. Nu, laikam tā apzināti, ka es atcerētos, es nebiju ēdusi. Tā, mīļās, nu jūs bišķiņi ēd kaut ko. Ja jūs ir bišķiņi uzkoduši, tad aizcieries līdz to jūrkantu. Jūs šitādi kumasi braukuši aizies izskatīties, kāds tas jūrmās vispārīgi mums izskatās. Jo aizies līdz laipiņai, un tas jums izstāstīs kaut ko vēl tur. Celsies ies. Paldies. Kur vislabāk bučot? Paldies. Tā nu te ir iegājies. Vai katru zvejnieku sētas dieniņas viesi Iveta cenšas aizvest līdz jūrai. Un kā nu ne, ir ar ko padižoties. Bērciemā nav ne baltu smilšu, ne iespaidīgas akmeņa pludmales. Toties ir slavenā Bērsciema koka laipa, kas ved jūrā cauri niedrēm aizaugušai piekrastei. Šitā ir vienīgā vieta Latvijā, kur jūrā ir 157 metru zivceļš. Un kas tur galā notiek? Tur augšā mēs izcierēties, bet es pa priekšu jums izteikšu. Tur augšā ir tāds smuks, tāds pleķišs, un tie ziviņas, jūs tā iedomājies, ja? Tie ziviņas tur augšā tā smuku uzlec, un tā viņi tā un taisni pa vārtiem iecērtnes sētā, jā. Un tagad mēs izcierēties, aizies izstaigāties pa to zivceļu. Meitiņa prasīja, kas tas ir pa garo šķūni. Tā vecā tarotavu, jo šite te, kur ir vistrakākais aizaugušais, tur kādreiz bija osta. Jā, es vēl atminu apmēram, ka 3-5 gadu apakļām te vēl ir osta. Un lielākais skaits, kas kādreiz tur strāvēja lielie laivas, bija 40 lielie laivas. Un katrā laivā vajadzēja 4 vīri. Tad tā tie, kas māk fiksam aritmētiku, ja piemet. Cik bija vīri, cik bija saimes, cik bija fīri un cik bija darīšana. Nu, tas ir tā, ka varētu teikt, tur paverās tas plašums, kur tā dvēsele var tā ieskrieties. Nu, tas horizonts ir tik tālu, tur ir tik daudz vietas pārdomām un tādai brīvai elpai. Man jūra vienmēr ir aizrāvusi. Un ja tur vēl ir mākoņi, un ja tur vēl ir saulriets, tad tur vispār var sēdēt stundām ilgi. Pie jūras
jūras dzīve manā. Tāds liktenis man ir lemts, šo zemi un šo jūru man mūžam neatņems. Uz laipas mēs dziedām. Jā. Bet tur taču Iveta iesāka dziedāt. Jā. Iveta iesāka dziedāt, mēs Viņa tā dziedātāja. Izrādās. Izrādās, jā. Mēs viņai vienkārši piebalsojām. Tās dziesmas nav svešas. Pie jūras dzīve tava, Iveta, mana pie jūras dzīve nav. Paldies Dievam, mēs savos kalnos. Pie jūras dzīve manā, tāds liktenis tev ir lemts, šo zemi un šo jūru tev mūžam neatņems. Gan vējas spīdz ir tevī, gan zilās jūras saules. Jau skani, 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 jau skani ar viļņu balss. Jau skani, 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 jau skani ar viļņu balss. Ilzei ir labs priekšlikums. Liekam augstu cenu un braucam koncertu. Laižam! Mierīgi, laižam! Jo labam māksliniekam cena augsta. Tā, mīlīši, un tagad mēs varam tā lēnā garā aizcierēties apakļam un paiesies bišķiņ gar... Neļaus man tās kājas pašļurināt par to jūru. Tev jau ārā nevarēs dabūt žurinādams. Nē, drusciņ, Labā! pēdējā reize tā klaidies. Ivetai padomā vēl uzkavēties jūrkantē un likt viešņām nedaudz pasvīst. Nē, jāstrādā nebūs, būs jāsacenšas veiklībā. Iten visos laikos pie to jūri bijis tā, ka šādi tādi tirliņi nekadā nē te nav varējuši dzīvot. Ne vīri, ne sievas. Visiem mūžīgi bijis jābūt krampi un jānotur tā kanti. Un tagad es gribēju apskatīties, kāds tas kramps ir jums. Ko mēs darīsim? Nu, neko briesmīgi vīriešu darbs tas jums neliks darīt, bet mēs izdarīsim vienu to sieviešu darbu. Jūs varat sadalīties smuki tā, alāb, 2 brigādes, tā, lai jūs nesakaujies. Jūs apmēram piemet, kur jūs kur, un nāk šurpam man līdzi. Mēs ir 3, jūs ir 3. Jā, jūs smuki var sadalīties. Tā kā ir. Nekausīmies. Latgalīte, maņāca sacie. Vienāds sakot, aiz šito baļķenu man sastājās Ilziņam brigāde. Ilzes brigāde, Šitā te viens aiz otru. Un aiz šito baļķenu blakām Vijuciņam brigādiši. Pa priekš mums ir jātiek līdz tam tīklam. Bet meiteņa prāt, jo šī redz Ilziši gudrs. Tā ir zāle, viņš ir tāds slidens un vēl viss visāds. Es jums parādīšu, kā ir prāti šitam tā. Tā, šitie lestiņas, tie ir tie kaltatie. Bet jūs iedomājas, ka viņi dzīvi. Tu paņem vienu lestiņu, knāģis paliek tīkļos. Nes apakļam tikpat smuki. Iemet stondzeliņā un sit pieci. Skrien nākošais. Un jāskrien tik ilgi, kamēr tur vairāks nav. Mēs skriesim ātri. Mūziku būs! Aiziet! Vija, Ilze! Vija, Ilze! Sāra, meiteņi! Ļoti labi, jā, aiziet, redz, nenāk jau tik ātri ārā. Viejiņa, aiziet, paima! Saraume, tā Sandriš ir visčadīgākais no visu to bāru izrādas. Aiziet, pasties, Brigitiņam tie kājas tā kā tītavs iet un Silvišam nav labāks. Aiziet, mālači meiteņi, jā, nu Vijuciņa. Sārau, Ilzeņa, Sandriņ. Mālači, vēl ir daudz. Mēs to uztvērām ļoti pozitīvi. Ļoti skaisti. Vālējām tās butas, kur vajadzēja, tur metām, kur vajadzēja, tur ķērām. Bija jautri? Jā, un nekādas bēdas pielikām pie vecas sēžvietas, jaunas kājas un skrējām kā jaunībā. Nezinu, kā tās izskatīsies, bet mums bija jautri. Mēs absolūti nedomājām, kā tas izskatīsies. Mēs nedomājam par to, kur kas pogājas vai kaut kas nokrita. Kur kāda poga vai kur kāds lindriks pagājis iet pēkšņi. Pēdīgās, aiziet, jā!
Nē, es tā galvu dabūju. Silvija asti dabūja. 12, apūs. 12, Ar galvu bez 12 apūs. Tā. 10, 11, ar pusi 12. Nē, viņas nošmaucās, bet nu labi, lai viņām tiek, bet uzvarēja jā, draudzība. viņi pagabalu skrēja pret tiem. Mēs tā godīgi nostādājam. Jā, mēs tā kā pa noteikumiem, redzi, pa noteikumiem dzīvojot, nekur tālu netiksi. Nē, redzi, kā ir, jā. Es taču nevaru blāmēties, man jau vēl pie jums ciemos jābrauc. Man tā jūra likās nevis citāda vai kaut kāda, bet viņa man pārsteidz to, ka Bērciemā jūra ir ar niedrēm, jūras mali es zināju, bet pie jūras zāles paklājas un vēl iekšā jūrā, tā kā mums šodien bija. Pilnīgi tā kā likās, ka tā kā speciāli kāds organizējis. Jo to sajūtu es nekad nebiju jutusi jūrā, pa pļavu, pa nopļautu zālā jūrā, kaut kas neredzēts. Tas atbruņoja patiesībā uz dūlībām. 3, 4! 3, 4! Tas vēl nav noslēgums! Vēlreiz uz otru pusi! 3, 4! Atgriezušās Ivetas sētā un sasēdušas pie viesību galda, saimnieces pat nenojauš, ka turpinājumā viņas gaida ne tikai saldēdienas, bet arī pārsteigums. Iveta nolēmusi debitēt kā dziedātāja un pārsteigt ar pavisam negaidītu vizuālo tēlu. Krīze atnāca no Mākslinieces no operas teātrā. Aktrīze. Labdien, mīļās meitenes! Jums šodien būs neliels muzikāls piedzīvojums. Tērps cilvēku var pārvērst līdz nepazīšanai. Tāds lakatiņš galvā, un tad, kad viņu noņem, tad izrādās tur apakšā ir vienkārši viena romantiska, brīnišķīga būtne. Ne tikai tāda stipra zvejnieka sieva, bet arī romantiska būtne. Tas bija pārsteigums, jā. Es nebiju gaidījusi. To, ka viņa pļāpāt māk teāteri spēlēt, to es zināju. Jā, es arī. Bet to, ka viņa šit tik smuki dzied, es jau smējos beigās. Vēl tikai atlikt tagad orķestri viņai noorganizēt pūtēju orķestru. Tur, kur stāv tās kāpās, tur tās briedes šauts. Tur, kur šaucot vētrā jūrā zvejnieks brauc. Tur no tālā drauga vešmar vēstinas. Tur ir mana mīļa, dārgā dzimtene. Tur no tālā drauga vešmar vēstinas. Tur ir mana mīļa, dārgā dzimtene. Mīļās saimnieces, mēs jūs gribu uzaicināt uz vienu tādu muzikālu ceļojumu laikā. Bišķiņ jau mēs tur jūrkantē piemeldēja par to, kā te kādreiz ir bijis un kā te šodien ir. Un šodien man mūžīgi bijis tāds sapnis, ja vien tas kādreiz vispārīgi dzīvē būtu bijis iespējams, iekāpt laikmašīnā, pagriezt bišķītiņu uz apakļām un apskatīties, nepalikt, apskatīties, kā tie mūsu omiņi kādreiz dzīvoja. Un šodien šitai ceļojumā man palīdzēs piedalīties mani draugi Jānīts, Dzindra un mana mīļā Emīlija. Sarkan saule saldādi, aizkustināja. Paņēma līdz sirdziļumam. Tāda estrādes dīva, ar visām kustībām un emocijām. Viņa arī sanāk. Un sanāk, un labi sanāk. Jūras krastā zveidzās.
tās fiziskās vērtības. Kaut kā es biju tāds jauns un zaļš, es tā līdz galam nesapratu, jo, zini, mēs jau kaut kur skrien, nav jau laiks. Un, jā, mums ir jūra, un jums katram no jūsu mājām ir viens tāds kārtīgs spļāviens tik līdz tā jūrai. Mums latviešiem pat no Daugavpili ir viens tāds spļāviens līdz jūrai, jo es tur tā jūrkantē uz to beņķi redzēju tik daudz cilvēkus, kas pirmo reizi mūžā atnāk uz jūrkanti, un viņš aiz laimes brēc. Jo, ja mēs paskatās tajā kārtē, ko mēs ieraugam, ka tie vietiņas, kur Dievs ir atvēlējis cilvēkam iespēju dzīvot pie jūra, ir šausmīgi maz. Un nepavēlti jūs noteikti dzirdējuši, ka ir tāds teiciens, ka pie jūra jau var atļauties dzīvot tikai miljonāri. Un mēs visi latvieši šitien te iekšā ir miljonāri. Centās meitēns no sirds un sanāca, un viss ir kārtībā. Kamēr mamma un māsa izklaidē viešņas, Anne-Marija virtuvē jau gatavo pasniegšanai šīs dienas viesību pēdējo ēdienu – kēksiņus, kuros iecepti kakao cepumi un saldējumu. Saldēdienu Anne-Marija rotā ar svaigām ogām un pasniedz ar karstu rūgtu kafiju. Un tā kēksiņš ar brūnajiem biskvītiem un saldējums Ommiņa sapnis. Ir saldais un kafeja. Kā jau smalkā mājā piespēlēt? Saldajā šodien jums ir šokolādes biskvītu kēksiš un mans taisītais saldējums un kafeja. Varbūt kāds gribēs no jums pieniņu pie? Jā, vajadzēs govi ir izslaukts. Vairāk pienu un mazāk kafijas. Gardi gan. Skaidrs, ka mūsu gardi ir pati taisījusi. Ir jau arī piena garš, vai neko tagad reti, kad var sajust saldējumā. Bija garšīgs, protams, bet es vairāk tā kā varbūt fokusējos uz to keksiņu, jo man to tā kā vairāk bija interesi tā kā izbaudīt. Varētu teikt, ka es vairāk fokusējos uz to saldējumu, tāpēc, ka saldējums nav tas ēdiens, ko es, pēc kā es ļoti augstu vienmēr. Jā. Tā kā man bija interesanti pagaršot to saldējumu, ko viņi bija pat pagatavojusi, un tas bija tiešām garšīgs. Un tu tā regulāri uzstājies? Jā, šodien man bija debija. Tiešām? Zini, kā tagad tu skaitīji, ka teātru spēlē, dzied un dejo, un ko tik nedēļ, un orķestrs ir bijis. Un domāju, Ivetē vēl tik orķestri vajag. Pārējo visu mēs esam redzējuši. Vēl orķestri tev vajadzētu. Ar maniem ar to mūziku tāda lieta, kad manā laikā, tad, kad es mācījos, mums nebija Angurē muzikas skola. Un bija jābrauc uz Tukumu. Un nebija jau neviens, kas ved. Bet tas ir tas, kas man pietrūkst. Es māku ar 2 pirkstiem arī klavieres spēlēt. Jo nocis pazīst, Aizgāja, ka nemanīju. Es vispār esmu saldu mīlis, man nekas nevar būt pārāk salds. Un saldējumu tā nemaz nevarēja pateikt, tāds ļoti, ļoti dabīga garša tāda. Tagad, kad nopērk saldējumu, viņu ēd, viņam tāda miltu garša, es nezinu, kaut kāda tāda atsaldēta garša izklausās, bet tāda, vai ne? Jā, ļoti garšīga bija. Jūs meiteņi pamanīja, kādas jums ir krūziņas? Jā. Katram savādāk. Tu manu ideju nozagi, man bija tā domāts. Tu tā esi ar tu tā. Būs pilnīgi savādāk. Bet zini, kas tas ir bijis? Bet zini kā, es jums izteikšu tādu lietu. Tas jau nav ne no ko nozakts, nekur izgudrots. Tā kādreiz bija. Kas mājās bija, to liku uz galdu. Jā, un bija pasies, cik smuki viņi visādi no visādām tam. Īstenībā parasti bija 6. Jā, labākā gadījumā 12, bet pa lielam 6. Tad 3 saplēst vēl. No tām 6 2 bija tās apakštasītes saplīsušas, 3 krūziņas. 3 augšņas noplīsušas, ūsiņas noplīsušas. Saldais tūliņ būs notiesāts, un tas nozīmē, ka laiks atskatīties uz aizvadītajām viesībām un novērtēt Ivetas paveikto. Bet tur ir tā latviešu saimnieces tāda īstā būtība, ka viņi ir kārtīgi saimniece, viņi strādā ķēķī, viņi ravē dārzu, viņi mazgā veļu, viņa kop puķis, viņa var izdarīt jebkuru smagāko darbu, bet viņa māk būt mīļa, viņa Oskariņa. Un viņa var būt karaliene, Afrodīte un mūza arī, un viņa tas viss ir vienā. Ļoti rūpīga, ļoti pārdomāta, uzņēma mūs, par visu bija padomājusi.
ļoti jaukā pastaigā mūs aizveda uz jūru, kas bija ļoti brīnišķīgi. Viņa arī izstāstīja vēsturi. Bet tomēr sajūta kā mājās. Ja kādu laiku neesi mājās un tevi kāds gaida, tas gan. Tad, kad atbrauc, sajūta kā pie savējiem. Jā. Ak, Dievs, vēl tādas daudz dienas. Jā. Mēs sapņojam jau, ka dibināsim to grupu. Orķestri un vēlēsim riņķi, naudu pelnīsim tādā veidā, lai tas naudu esiņi mums pa veci. Mēs tā vai tiksimies uz mēģinājumu un uz koncertiem. Jā, jo mēs esam reāli sadraudzējušās, Mēs esam ļoti līdzīgi domājošas un tik ļoti sadraudzējušās jau, un tik viena, tik otru, tik labi pazīstami. Kad liekas, ak, Dievs, kur mēs bijām agrāk, kāpēc mēs... Man liekas, mēs nekad neesam šķirušies. Kā mēs viena bez otras vispār dzīvojām, un tā ar jebkuru. Ivetas viesības izskan, un pārējām saimniecēm ir jādod savs vērtējums par ēdienu izskatu un garšu, nama mātes viesmīlību un šīs dienas gaisotni. Maksimālais punktu skaits, ko katra saimniece var Ivetai piešķirt, ir 80 punkti, bet visas kopā 480. Viešņas šīs dienas viesības ir novērtējušas ļoti atzinīgi. Iveta saņem 445 punktus no 480 iespējamiem un kļūst par galveno pretendenti uz Latvijas televīzijas balvu. Labdien! Pēc nedēļas viesosimies Straupē pie Brigitas Puriņas, kur iepazinām īsto Latviju saimnieču 5. sezonā. Tad, lai mums šodien kopā priecīgi, sirsnīgi, jautri, mīlīgi, skaisti un burvīgi. Lai to. Būs štovēti pildīti gurķi. Štovēts gurķens ar piepu un balānu. Būs saldās puķes. Par galdauts, tad pa brunci. Tad ko pa mani padomās? Kā es izskatīšos televīzijā? Un to noteikti parādīs. Visu mačkājot iekšā. Un būs izklaidējoši izglītojoša rulete. Vai tu zini, kas ir kapauns? Par kapiem runājam. Nepauns! Gar kapiem braucām. Neviens nezin, kas ir kapauns.